Esiet sveicināti šodienas ikdienas tirgus apskatā. Mani sauc Justīns Petinēns, esmu klientu vadītājs un apmācību vadītājs Latvijā pie Admirāls. Un pirms mēs sākam obligātā riska atruna, tirdzniecībā ar Admirāls piedāvātajiem finanšu instrumentiem ietver augstu risku, kas to sarežģītās būtības dēļ nav piemērots visiem ieguldītājiem. Aicinu iepazīties ar pilno riska atrunu mūsu mājas lapā. Un dažos vārdos par Admirāls. Tad pirmkārt, mēs piedāvājam vairāk nekā 8000 dažādu instrumentu, tā skaitā akcijas, fondus, kā arī CFD uz akcijām, fondiem, indeksiem, forex izēvielām un arī citiem instrumentiem. Mēs esam globāls un uzticams uzņēmums jau kopš 2001. gada. Tātad nozarē jau sanāk 25 gadus līdz būsim, kā arī mēs piedāvājam diezgan izdevīgus tradinga nosacījumus un īpaši izdevīgus investīciju nosacījumus. Tātad pie Admirāls ir iespējams iegādāties ilgtermiņā un turēt akcijas un fondus bez jebkādām procentu maksām. Tātad jārēķinās ir tikai vienīgi ar vienreizējo komisiju, ieguldot ilgtermiņā akcijās vai fondos, kā arī mēs piedāvājam personīgu konsultantu katram mūsu klientam. Sāksim ar cenu kustību. Kā vienmēr ar ASV akciju tirgu, pagājušajā nedēļā tas sasniedz jaunus rekordus. Gan S&P 500, gan Nasdaq uzrādīja jaunas virsotnes, kamēr Dow Jones un Russell 2000 ir uzrādījuši vājākus ienesīgumus un ir relatīvi pret S&P un Nasdaq tālu no jaunām virsotnēm. Un Russell ir aizvien vairāk nekā 10% zem tekošajām virsotnēm. Tātad no gada sākuma līderos aizvien Nasdaq, uzrādot 6,5% ienesīgumu, un S&P 500 otrajā vietā ar 4,5% ienesīgumā. Sektora līmenī novērojama izteikta riska-on tendence, tātad telekomunikāciju, tehnoloģiju un patērētāju izvēles preču sektori uzrāda ievērojumu kāpumu. Tātad Excel C, Excel K un Excel Y kāpa par 4,7%, 4,3% un 3,8% respektīvi. No gada sākuma vairums ciklisko sektoru pārspēja necikliskos šonedēļ ar pagājušo nedēļu, un līderos ir telekomunikāciju un industriālais sektors, uzrādot kāpumu virs 10% kopš gada sākuma. Necikliskie sektori tikmēr uzrādīja vāju, pat negatīvu ienesīgumu, kas ir normāli, ja riska apstākļos. Izcēlās enerģētikas sektors, kas ir vairāk par 4% nedēļas laikā. Atsevišķu nozaru līmenī bilde ir izteikti pozitīva, līderos pārsvarā ar tehnoloģiju un industriālo sektoru saistītie segmenti. Finanšu sektora segmenti arī uzrādīja ievērojumu kāpumu, un no gada sākuma līderos aizvien, ja ar diezgan lielu rāvienu starpību, un otrās vietas ir aviācijas un aizsardzības segments, ja uzrādot lielāku nekā 25% pieaugumu no gada sākuma. Globālā mērogā starp akciju tirgus kopumā uzrādīja gandrīz vienādu ienesīgumu starp tiem fondiem, kuriem es sekoju, no izņēmuma Eiropas Savienības tirgus. Tātad Stoxx 600 kāpa tikai par 1,3%, kamēr S&P 500 un citi fondi, kam es sekoju, uzrādīja vidēji 3,5% pieaugumu. Ja. No gada sākuma līderos aizvien attīstītie tirgi, neskaitot ASV, uzrādot vairāk nekā 18% ienesīgumu. Obligāciju tirgos salīdzinoši nozīmīgas kustības, tātad visi obligāciju tirgus segmenti, kuriem sekoja līdzi, uzrādīja pozitīvu un relatīvi pret vēsturi nozīmīgu ienesīgumu, taču ārpus ASV obligācijas aizvien uzrāda labāku ienesīgumu relatīvi pret ASV. Un tas ir visos segmentos, tātad valdības, korporatīvās obligācijas, starptautiskās uzrāda relatīvi labāku. Savukārt izēvielās bilde pretēja. Gandrīz visi segmenti, izņemot industriālo metālu segmentu, uzrādīja nozīmīgu divu standartu novirzšu kritumu. No gada sākumos līderos aizvien ir dārgmetāli,
Tātad GLD un SLF fondiem uzrādot vairāk nekā 20% ienesīgumu, respektīvi. Un tagad mēs redzam VIX 3M un VIX attiecību, kas ir zilā līnijā. Vienkārši sakot, ilgāka termiņa, tāda 90 dienu gaidāma volatilitāte, salīdzinot ar 30 dienu gaidāmu volatilitāti. Jā, tātad šī attiecība, tā ir tā zilā līnija. Un MOVE indeks, kas ir vienkārši sakot, VIX ekvivalents obligāciju, ASV valdības obligāciju ienesīgumam. Tātad, kā redzam, VIX 3M un VIX attiecība ir ļoti kāpusi kopš aprīļa sākuma. Tātad pašlaik tā ir tā teikt risk on zonā un norāda uz veselīgu risk on tendenci akciju tirgos. To pašu arī redzam MOVE indeksā. Tātad tas ir krities, tātad gaidāmā volatilitāte obligāciju ienesīgumos ir kritusies krietni no aprīļa sākuma, un tas ir kārtēja zīme, ka tirgus dalībnieki sagaida, jeb ka tirgus dalībnieku riska aptīte ir krietni uzlabojusies relatīvi ar neseno pagātni. Tagad redzam SPYG un SPYV attiecību. Par šo mēs runājām pagājušo nedēļu. Tātad īsumā šī attiecība parāda relatīvo veiktspēju starp izaugsmes, jeb growth, un vērtības, jeb value akcijām. Ja. Tātad nozīmīgs moments šajā attiecībā ir tas, ka pagājušajā nedēļā tika caursista iepriekšējā virsotne, kas bija 21. gada decembrī, ja nemaldos. Tātad šis ir tāds, tīri no tehniskās cenas kustības analīzes skatu punkta nozīmīgs punkts. Tātad, ja šī attiecība turēsies virs tekošā jauna atbalsta līmeņa, tas noteikti kalpos kā tāds papildus kritērijs vai papildus faktors šim te buļļu noskaņojumam tirgos. Citiem vārdiem, šī attiecība parāda arī to, ka riska apetīte ASV akciju tirgu ir ļoti veselīga. Un tagad mēs redzam vara un zelta attiecību. Par šo attiecību es pēdējā laikā runāju diezgan bieži. Tātad beidzot mēs redzam salīdzinoši strauju kustību uz augšu šajā attiecībā. Tātad vēlreiz par šo attiecību, ko tā nozīmē, teorijā. Tātad varš ir industriālais metāls, zelts ir drošības aktīvs, un arī hedge pret inflāciju. Attiecīgi, ja mēs redzam, ka varš pieaug straujāk nekā zelts, mēs varam to interpretēt tā, ka pieprasījums pēc industriālajiem metāliem pārsteidz pieprasījumu pēc drošiem aktīviem. Citiem vārdiem, ekonomiskās aktivitātes gaidas, nākotnes gaidas uzlabojas, šai attiecībai pieaugot un otrādi. Un kā redzam, šis kāpums jūnijā vidū, kopš jūnijā vidus ir tāds diezgan strauji salīdzinot ar pēdējo gadu. Tātad atkal kārtējs riskon faktors, tātad, kas parāda uz to, ka tirgus dalībnieki ir pozitīvi par ekonomisko aktivitāti nākotnē. Un pārējot uz makroekonomiku, tad viena lieta, par kuru vēlējos nedaudz plašāk parunāt, tātad pēdējā laikā mēdījos, ir īpaši finanšu mēdījos, ir šis vēstījums par to, ka Trumps ļoti spiež uz Paula atlaišanu, uz procentu likmi kritumu un tam līdzīgi. Tātad nedaudz apskatīsim tekošo situāciju. Pirmkārt, Fed mērķis, vai precīzāk inflācijas rādītājs, kam Fed piešķir lielāku svaru monetārās politikas noteikšanā, ir 2% tieši šajā core, jeb core PC, jeb personisko patēriņu izdevumu rādītājā bez pārtikas un enerģijas, gada pieauguma temps 2%. Otrakārt, pašlaik šis core PC ir 2,7%, tātad nepilni 3%, un, ja nemaldos, pēdējais rādījums ir nedaudz uzkāpis. Un šis skaitlis 2,7% ir tuvu tekošā ekonomikas cikla, kas sākās 20. gadā zemākajām līmenim. Treškārt, līdz šim šajā biznesa ciklā ceturkšņos, kad ASV reālais IKP bija negatīvs, tātad ceturkšņa pieaugums bija negatīvs, Fed
turēja likmes nemainīgas, kas bija šī gada pirmā ceturksnī, vai pat palielināja tās, kas bija 22. gada pirmā ceturksnī. Jā. Skaidri norādot, ka inflācija ir prioritāte. Ceturtkārt, vairāki inflāciju vadošie makroekonomiskie rādītāji norāda uz inflācijas atgriešanos. Vai vismaz, ja pilnīgi noteikti nenorāda uz inflācijas apslāpēšanu. Jā. Kā piemēram, Mičiganas Universitātes patērētāja inflācijas ekspektācijas, Atlantas Fed uzņēmuma inflācijas ekspektācijas, ISM, Prices Paid Index, kā arī S&P Global pārskatu, piemēra pārskatu. Pārskati arī norāda uz inflācijas spiediena turpinājumu. Jā. Un pēdējā lieta - ASV valdības tēriņi nemaz nesamazinās, tie turpina pieaugušu tendenci, kas palielina obligāciju ienesīguma kāpuma risku. Ja Fed samazinās likmes un ja, teiksim, vispārējie faktori paliek nemainīgi. Citiem vārdiem, apkopojums iepriekšējiem punktiem, inflācija ir virs mērķa, šajā ciklā negatīvs IKP Fed neuztrauc. Vairāki vadošie indikātori norāda uz inflācijas pieauguma tempa kāpumu, un ja Fed samazina likmes, pieņemot, ka inflācijas riski nesamazinās, rezultātā tirgos var būt haoss. Ja? Tā obligāciju ienesīgums kāps, un šis kāpums izsūks kapitālu no pārējām aktīvu klasēm uz obligācijām. Ja? Tātad, ja inflācijas riski būtiski nesamazinās, un Fed tomēr samazina likmes jūlijā, kam pagaidām ir zema varbūtība, man liekas, ka tirgi pārspīlē varbūtību, ja, ka tomēr būs samazinājums, tas var novest pie lielākas vidēja termiņa volatilitātes tirgos. Ja. Un pie šāda scenārija obligāciju ienesīgumam ir jākāpj, ja, jo tirgiem, ja pastāv šis pārunā tirgos šajā nozarē, tirgiem neinteresē obligācijas, ja inflācija nav zem kontroles. Ja, un obligācijas ir finanšu tirgu mugurkauls. Runājot par obligācijām, tagad mēs redzam ASV un Ķīnas 10 gadu valdības obligāciju ienesīgumu starpību. Tātad, kad jums ir šaubas par kaut kādu ilgāka termiņa prognozi par nākotnes ekonomiskās aktīvās ekspektācijām, vienkārši paskatieties uz to, ko dara obligāciju ienesīgums. Obligāciju ienesīgums tiek uzskatīts kā vispārīgi runāt par tādu plašu izaugsmes prognozes rādītāju. Tātad pieaugošs obligāciju ienesīgums norāda to, ka tirgus dalībnieki, obligāciju tirgus dalībnieki sagaida ekonomiskās aktivitātes uzlabojumu, ja, izaugsmi, vienkārši sakot. Un šeit mēs redzam to, ka šī starpība starp ASV un Ķīnas 10 gadu obligāciju ienesīgumu starpību, 10 gadu obligāciju ienesīgumiem pieaug, ja, jau kopš, šajā gadījumā mēs redzam, sākot ar 22. gadu, bet, ja nemaldos, bilde garāka periodā ir līdzīga. Tātad vienkārši mēs redzam to, ka obligāciju tirgus dalībnieki saka, ka relatīvā izaugsme starp ASV un Ķīnu uzlabojas ASV labā. Ja? Un jā, tam nevajadzētu būt nekādam brīnumam. Ja mēs paskatīsimies vēl ilgāku periodu un paņemsim vēl ilgākas obligācijas, ja šajā gadījumā 30 gadu obligācijas, tātad augšā zilā līnija ir ASV, rozā līnija ir Ķīnas. Tātad varam novērot, ka aptuveni līdz 20. 21. gadam kaut kāda korelācija pastāvēja, un sākot ar 21. un 22. gadu šī korelācija juka. Un kas notika 21. un 22. gadā? Vienkārši sakot, beidzās procentu likmju samazināšanas cikls ASV. Un no procentu likmju samazināšanas Ķīna bija ļoti liels ieguvējs ilgtermiņā, ko mums arī parāda obligāciju ienesīgums. Tātad kopš tā laika, kad procentu likmes atkal sāka kāpt, 21. gadā, mēs redzam, ka ilgtermiņa, ļoti ilga termiņa obligāciju ienesīgums relatīvi ir vienkārši, neproporcionāli. ASV ilgtermiņa obligāciju ienesīgums ir izteikti stiprāk pieaudzis nekā Ķīnas. Norādot uz to, ka ekonomiskās izaugsmes gaidas Ķīnā ir
krietni pasliktinājušās, un ASV ir uzlabojušās. Jā, un starp citu, ilgtermiņa korelācijas starp ilga termiņa obligāciju ienesīgumu un nominālo izaugsmi, tātad nominālo IKP, ir diezgan augsta. Tātad būtībā mēs skatāmies uz nominālā IKP izaugsmes gaidām tirgos. Jā. Un tad vēl gribēju pieskarties S&P Global piemēra pārskatam pēdējam, tātad agrīnajam, jā, piemēra pārskatam par jūniju. Tātad pēdējais pārskats liecina par nelielu, minimālu ekonomiskās izaugsmes palēnināšanos ASV. Tātad kopējais indeks saraka no 53 uz 52,8, bet aizvien ir paplašināšanās teritorijā. Un, ja nemaldos, šis rādītājs ir pozitīvs, ja paplašināšanās teritorijā virs 50 jau nepilnus 30 mēnešus. Jauno pasūtījumu skaits arī ir pieaudzis, bet jau nedaudz lēnāk. Vietējais pieprasījums ASV ir ļoti spēcīgs, bet eksports samazinājies, it īpaši pakalpojumu nozarē. Krājumu jeb inventāru uzkrāšana tieši ražošanā aizvien turpinās, tā ir ievērojama, ja, un to veicina, protams, bažas par tarifiem, un kas arī izraisa ievērojamu cenu pieaugumu, tātad turpina izraisīt. Un par to liecina tātad šī pārskata dati, tātad izējumateriālu un pārdošanas cenas ražošanā turpina pieaugt un pieauga līdz līmenim, kas nav redzēts kopš 22. gada jūlijā. Ja? Un, ja nemaldos, 2/3 no ražošanas sektora uzņēmējiem kā galveno iemeslu šim cenu pieaugumam atzīmē tarifus. Nodarbinātība arī ir uzlabojusies. Darbvietu pieaugums ir vislielākais gada laikā. Savukārt nepabeigto pasūtījumu skaits ir sasniedzis 3 gadu augstāko līmeni, norādot uz jaudas un vai piegādes ķēžu problēmām, atkal saistīts nosacīti ar tarifiem. Nākotnes perspektīvas pozitīvas, bet nedaudz pasliktinājušās, bet aizvien paplašināšanās teritorijā. Ja? Un to ietekmē galvenokārt tirdzniecības bažas un politikas nenoteiktība, it īpaši pakalpojumu nozarē. Tad noslēgumā būtībā mēs redzam to, ka ģeopolitiskie riski šķiet, ka tirgus gandrīz vairs neinteresē. ASV izaugsme turpina uzlaboties, inflācijas spiedieni, jeb stagflācijas risks nekur nepazūd. Tas ir, jā, manuprāt, pat nedaudz paaugstinās, ņemot vērā pēdējos datus no S&P Global un ņemot vērā tekošo ekonomisko un finanšu tirgus situāciju. Procentu likuma samazināšana ir kļūdaina. Tātad tuvākie dati par darba tirgu un inflāciju no šodienas līdz nākamajai FOMC sapulcei būs noteicošie tajā, vai Fed vispār drīkstēs runāt, ja plānot samazināt procentu likmes bez nopietnām sekām tirgos. Tā šodien tas būs viss. Paldies par uzmanību un tiekamies nākamnedēļ.